Šodien ceturtdaļfināla spēle pret ASV komandu. Laikam spēcīgs pretinieks ASV. Jā, protams, ka spēcīgs pretinieks, bet, kā saka, jābūt ticībai saviem spēkiem un jāliek savi ieroči. Mums arī ir ieroči komandā, kas jāliek pretī un jābūt pacietīgiem un jāspēlē, protams, tāda schēma, sistēma, ko mēs prasam no treneriem. Kas ir ASV komandas stiprie trumpi? Protams, viņiem ir daudz, viņi ir ātra komanda, ļoti tehniska komanda, spēlē agresīvi, visās trijās zonās, labām nujām, labu leņķošanu, bet to esam izpētījuši un mums ir savas idejas, ko mēs gribam redzēt. Uz ko mums jāvērš uzmanība tieši spēlēt ar ASV komandu? Viņi cenšas spēlēt ļoti ātri, uzreiz uz priekšu, tā kā jābūt tam gataviem, ļoti uzmanīgiem jābūt uz maiņām, jo viņi īpaši, kad kaut vai neitrālā zonā pāriet, viņa partners neatdod otram aizsargam, viņi uzreiz griež uz augšu un grib uzreiz uzbrukt un pieslēgties visi, tā kā uz to jābūt sevišķi gataviem. Tātad, principā, kļūdas būs tas, kas izšķirs uzvarētāju? Hokejs jau vienmēr ir tas, kas vairāk kļūdās, to arī soda un tie arī zaudē. Tā kā jāspēlē vienkārši, zinām, ka spēlēsim daudz bez ripas, protams, kā zinām, iepriekšējās spēlēs esam ieminējuši disciplīna, mums nevar būt vairāk kā 3 vai 4 noraidījumi pa spēli, tā kā jābūt sevišķi disciplinētiem. Paldies un lai izdodas! Paldies!